Šajā video mēs apskatīsim, kas ir vienādas un vienlielas figūras, un mācīsimies atpazīt, kuras figūras ir vienādas un kuras ir vienlielas. Tātad divas figūras sauc par vienādām, ja tās var uzlikt vienu uz otras tā, ka abas figūras sakrīt. Tātad, iedomājoties, ka mēs paņemtu ar šķērus un viņas izgrieztu, tad es viņas varētu uzlikt vienu otrai virsū tā, ka viņas precīzi sakrīt, tā, ka neviena neiet pāri malām otrai. Tad apskatīsim piemērā. Šeit ir dotas vairākas figūras. Mēs uzreiz redzam, ka aplim pat līdzīga nekā nav, līdz ar to apli mēs varam izslēgt. Aplis nebūs vienāds ne ar vienu citu šoreiz. Un taisnstūrim arī man nav neviena cita taisnstūra, līdz ar to arī tās nebūs ne ar ko vienāds. Tālāk skatīsimies trīsstūrus. Tātad, kuri mums izskatās līdzīgi, teiksim, līdzīgi izskatās šie divi, pārbaudīsim, vai viņi ir arī vienādi. Tātad, tā kā šobrīd ir, es nevaru uzlikt vienu otram virsū tā, lai sakristu. Tāpēc pamēģināsim šo trīsstūri pagriezt citādāk, paskatīties, varbūt tad varēs uzlikt virsū. Tātad pamēģināsim tā, šī tādā virzienā īsti neiet, pamēģināsim pagriezt citādāk. Arī nesanāca, kā būs šādi, jo izskatās ļoti līdzīgi. Jā, šādi te var uzlikt tā, ka viņi abi sakrīt. Tātad šie te divi trīsstūri ir vienādi. Vai ir vēl kāds, kas izskatās līdzīgi? Šitas izskatās vēl līdzīgi viņiem. Pamēģināsim šo arī uzlikt virsū. Šim var redzēt, ka viņš ir tomēr nedaudz mazāks. Līdz ar to viņš nebūs vienāds, jo, lai vai kā mēs viņu grozītu, viņš man sanāks mazlietiņ pārāk mazs, lai viņu varētu uzlikt virsū otram tā, lai viņi precīzi sakristu. Un tātad, ja šie te divi bija savā starpā vienādi, un šis nav vienāds ar pirmo, tad viņš arī ar otro nebūs vienāds, viņš sanāks mazlietiņ par mazu. Tātad šis nav vienāds, un ar šiem te diviem var jau redzēt uzreiz, ka būs dažādi. Tālāk mēs redzam, ka šie divi atšķirās no šiem, bet vai viņi varbūt savā starpā ir vienādi, tad arī pamēģināsim pagriezt, uzlikt viņus vienu otram virsū. Tātad, uzliekot vienu otram virsū, vai es varēšu uzlikt? Jā, tātad es viņus varēšu uzlikt vienu otram virsū, tā, lai viņi sakrīt. Tātad viņi man būs vienādi trīsstūri. Tātad, ja var uzlikt vienu otram virsū tā, lai sakrīt, tātad ir vienādi. Pat, ja ir tas nekas, ja viņu vajag pagriezt citā leņķī, dažreiz var gadīties, ka pat vajag spoguļu skatā pagriezt. Tātad tāpatās, ja izgriežot, es kaut kā grozot, varētu uzlikt virsū tā, lai precīzi sakrīt, tātad ir vienādi. Tālāk, divas figūras sauc par vienlielām, ja tām ir vienāds laukums. Tātad vienlielas, vienādi lielas. Apskatīsimies caur piemēru figūras, iespējams, kāds no jums ir spēlējis tetri. Tātad, un šeit es paņēmu no tetra figūras un vēl dažas klāt, kuras ir citreiz mūsdienīgākā tetrī kā papildus figūras. Tātad, lai pārbaudītu, vai ir vienādi lielas, vajag saprast, cik tad katra ir liela. Šīs figūras ir skaisti par rūtiņām, līdz ar to laukumu mēs varēsim noteikt, saskaitot, cik rūtiņas katra ir liela. Saskaitīju, pierakstīju, cik rūtiņas katra ir liela, un tad paskatīsimies, kā tad sanāk. Tātad, vieniniekam nav nevienas vienlielas, jo citas ir citu izmēru. Trīniekam arī nav nevienas tikpat lielas. Man ir veselas 5 figūras, kur katrai ir 4 rūtiņas liela. Līdz ar to visas šīs ir savā starpā vienlielas, tātad vienādi lielas. Un šīs divas arī savā starpā ir vienlielas, bet viņas nav vienlielas ar šīm. Tātad vienlielas, vienādi lielas, vienāds laukums. Tas, kas ir jāievēro, ka tātad vienādas figūras vienmēr būs vienlielas. Tātad šīs te abas divas ir vienādas, un viņas tātad būs arī vienlielas. Bet vienlielas figūras var nebūt vienādas. Tātad man ir 4 figūras, visas viņas ir vienlielas. Tātad visām viņām laukums ir 4. Bet tikai šīs divas savā starpā ir arī
vienādas. Tātad vienādas vienmēr ir vienlielas var nebūt vienādas. Un tagad uzdevums uzzīmējiet 3 jebkādas figūras, iesaku zīmēt pa rūtiņām, pašiem būs vieglāk. Bet tikai ne šīs te jebkuras citas figūras, pilnīgi jebkādas kā gribat, tā, lai viņas būtu savā starpā vienlielas, tātad aizņemtu vienādi daudz rūtiņas, bet nebūtu vienādas. Tātad, ja es izgrieztu, viņas nesakrīt. Tātad, piemēram, šīs te 2 derētu, vai arī, teiksim, šādi te 3 derētu, bet šādi te 3 nederētu, jo 2 no viņām ir vienādas. Tātad, 3 figūras, kuras ir vienlielas, bet nav vienādas. Un tātad pievienojiet savas klases Padlet. Saite ir klasē tā pati kā iepriekš uzdevumam, kur arī bija jāpievieno attēli.